turpmākajos gados esam plānojuši gana nozīmīgu atbalstu. Bieži vien cilvēki arī domā, mani jau tas īsti neskar, es visu zinu, es jau esmu redzējis. Ko mēs redzam no ikdienas? Mēs redzam, ka vienalga 92% iedzīvotāji ir saskārušies ar dažādiem krāpniecības gadījumiem. Vai viņi ir uzrunāti telefoniski vai kā savādāk. Un tāpēc arī mēs, lai šādus gadījumus izskaustu un lai mēs varētu labāk sagatavoties, protams, mums par viņiem ir arī jādiskutē. Tas, kas man liekas ļoti interesanti, ka mēs šajā konferencē aptveram visas vecuma grupas, sākot no jauniešiem, kuriem mums vēl ir iespēja iedot šos rīkus, mācīties plānot ilgtermiņā, mācīties raudzīties uz savām finansēm, uz finanšu sistēmu kopumā kā iespēju, gan arī runāt par vecākas paaudzes cilvēkiem, kur šobrīd, diemžēl, statistika ir nežēlīga. Vecuma grupā virs 74 gadi mēs redzam, ka 50% diemžēl atrodas uz nabadzības sliekšņa. Un iespējams, ka te jau vairs nav stāsts tik daudz par finanšu pratību, bet par politikām, kuras realizē valsts, lai pasargātu savus iedzīvotājus. Šodien šī konference, šī diskusija ar konkrētiem risinājumiem, ko mēs varam darīt, ir par to, kā mēs visi kopā, kā sabiedrība, kā valsts un katrs individuāli, kā iedzīvotājs, var darīt savu dzīvi bagātāku. Jā, var likt naudai strādāt mūsu labā. Nevienmēr pašiem visu darot.